To savu bačoks tur eļļu iekšā. Es uzsāku to, kad tu redzi, mēs braucam. Kopumā mašīnas ir gan kā darba vieta komfortabla, gan ekonomiska no tā viedokļa, ka tomēr izdevumi jāskaita arī, cik tas ir diennaktī. Patruļu mašīna parasti nobrauc 200 km, un ja viena uzpilde maksā tikai 3 eiro, tas ir jūtams tāds ekonomijas jautājums. Un mašīnu iepirkums ir šajā gadījumā izdevīgs no tā viedokļa, ka te ir izmantojama Eiropas Savienības struktūra fonda līdzekļi. Pagaidām elektromobīļi vēl ir pietiekoši dārgi. Ja šāda mašīna maksā apmēram 27,000, tad viņas iegāda bez Eiropas Savienības fonda atbalsta, tad tas ir pārāk dārgi. Bet izmantojot Eiropas fondus, tiešām ir izdevīgs pirkums. Tas pirmās izjūtas, ja kaut kā pietrūkst, kaut kāda skaņa, tad nav tā sajūta, ka tu mašīnā esi. Tas tāds kluss viss, vai ne? Bet dinamika, jāsaka, ir diezgan labi. Tādam parastam blēdim nebūs viegli aizskriet.